Priekuļu vidusskolā skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem bija iespēja klausīties vieslekcijas, lai iegūtu papildus informāciju un uzzinātu iespējamos risinājumus saistībā ar jauniešu veselības problēmām mūsdienās. Lektors bija pediatrs, ģimenes ārsts, pedagogs un izcils orators Gundars Kuklis no Ventspils, kurš Priekuļu vidusskolā ir viesojies arī iepriekš. Esam zaļā skola, tātad jau 10 gadus piedomājam pie vides, piedomājam pie tā, ko skolēni ēd. Protams, ne viss vienmēr izdodas, bet reiz pa reizei aicinām arī kādu gudru cilvēku, kurš no savas pieredzes vai sava amata ietvaros arī stāsta par to, kā varbūt būtu vēlams dzīvot. Lekciju ietvaros bija apskatītas visdažādākās tēmas, sākot ar veselīgu dzīvesveidu un beidzot ar mūsdienīgām tehnoloģijām. Lai noskaidrotu aktuālākās tēmas, par kurām skolēni vēlētos uzzināt profesionāļa viedokli, tika veikta arī aptauja. Man gribās padalīties ar savu pieredzi, lai viņiem krustcelēs nonākot būtu arī vēl kāds cits viedoklis bez tā viss, kas parasti mūsdienās ir viņiem apkārt. Jo viena no lielākām mūsdienu problēmām jauniešu pasaulē ir tā, ka viņiem ir bieži trūkst dažādu viedokļu. Izvēlēties viņiem vajadzēs pašiem. Vidusskolas klases Gundara Kukļa vadībā tika izglītotas par veselīgu, dzīves drošu uzturu, diētām, muskuļu audzēšanu ar palīgu līdzekļiem, seksuālo dzīvi, kā arī citām tēmām, ar kurām mūsdienās saskaras jaunieši. Es domāju, ka jauniešiem dzīve ir gana grūta, pat grūtāka, kā varbūt mūsu paudzes ļaudīm. Kārdinājumu ir daudz, piedāvājumu ir bezgalīgi, reklāmas televīzijās ir ļoti daudz, un izvērtēt, kas tad derīgs, kas var būt ne tik ļoti, un kas darbojas ilgtermiņā, viņiem ir grūti. Lielā mērā var pateikt, ka mūsdienu jaunieši ir ļoti lieliski. Viņos ir ļoti sava tā brīnišķīgā pozitīva es apziņa. Viņiem ir mērķa apziņa bieži. Parasti jau tēmas, kurām griežās mans stāstījums, ir viens un tas pats. Iepazīsti sevi, lai tu būtu veiksmīgs un vesels cilvēks. Jo bieži gadās tā, ka mēs taču arī redzam poliklinikā, ka slimība bieži rodās no tā, ka cilvēks strīdās pats ar sevi, ar tiem likumiem, pēc kā strādā organisms. Skolēnu vidū valdīja pozitīvas emocijas un visa uzmanība tika veltīta stāstījumam. Dzirdētais lika jauniešiem aizdomāties par to, kas viņu ikdienā un komunikācijā ar citiem būtu jāmaina. Šī informācija man noderēs turpmākajā dzīvē, un es to uztveru ļoti pozitīvi, ka mums ir tāda iespēja šādas lekcijas uzklausīt šādus cilvēkus, kā bija šodien. Smelties zināšanas devās arī mazākie skolas audzēkņi, kas pārstāvēja sākuma skolu. Ārsts mazajiem skolēniem stāstīja par ēdienreizēm, uzturu, dienas režīmu un jaunajām tehnoloģijām, kas ietekmē viņu veselību. Es apmeklētu vēl dažādas lekcijas, ja būtu vēl daudzākas par veselību. Es domāju, ka šāda veida lekcijas vispirms ietekmē skolēnus, jo beidzot nav vairs tikai skolotāja, vai beidzot vairs nav tikai mamma, bet ir arī vīrietis, ārsts, kurš bērniem pastāsta daudzas viņiem labi zināmas lietas, bet lietas, kuras varbūt viņi nevienmēr īsteno. Tik ilgs gads kopā esot ar viņiem, es necenšos būt gudrāks nekā viņi. Es vienkārši stāstu to, kas ir man pašam būtisks. Un ir tāds teiciens, ja tu stāstīsi otram, un tev pašam nebūs vienalga tas, ko tu stāsti, arī otram visticamāk tas nebūs vienalga. Tāpat lekciju apmeklēja arī pamatskolas klases, kurām tika sniegts ieskats par sociālo tīklu lietošanas draudiem, kā arī veselībai kaitīgajiem ieradumiem. Lekciju cikls noslēdzās ar vecāku informēšanu par tēmu, vecāku piemērs, vesela, vispusīgi attīstīta pilsoņa audzināšanā.